Jā, labdien, labrīt. Paldies par labiem vārdiem. Centīšos iekļauties. Jāsaka, mūsu projekts ilgs 7 gadus. Sākumā mums bija plānots uz 4, bet kā jau struktūra fonda projektos, tas dažkārt notiek, viss pagarinās. Un jāsaka, ka mēs ļoti priecājamies, ka, manuprāt, pagājušā gada sākumā, kad arī ministrijā aktualizējās jautājums par atbalsta iespējām autisma bērniem un viņu vecākiem, ka mēs projekta ietvaros spējām noreaģēt un rast finansējumu, lai kaut ko jaunu, kolosāli nepieciešamu un vitāli vajadzīgi Latvijā varētu izmēģināt un izpilotēt, bet par to tālāk stāstīs jums Līga. Jāsaka, gan arī godīgi dzirdot un redzot klātesamību un arī tiešsaistē pieslēgušo speciālistu un cilvēku skaitu, tas apliecina, cik ļoti šīs jautājums ir aktuāls, cik ļoti viņš ir vajadzīgs. Un es ļoti priecājos, ka šī tribīnai ir ciet kājas, jo jūs neredzat, kā man viņas trīc. Par to man tiešām liels prieks. Paldies organizatoriem. Es tiešām mēģināšu ātri izskriet cauri mūsu projektam, jo jāsaka, šis vērienīgais projekts, aktivitāte ir noslēdzošais mūsu projektā, jo mūsu projekts ilgst līdz šī gada 31. decembrim. Un tas vēl lielāku tādu gandarījumu rada, ka pat pašās beigās, jau kad visi jau sāk domāt projektu īstenotāji par tādu gala atskaitēm, pierādījumiem CFLA un visiem pārējiem, kad mēs tiešām vēl varējām tādu jaudīgu aktivitāti īstenot. Kopumā mums projekts ir vērsts uz bērnu ar funkcionālo traucējumu un pilngadīgu personu ar garīgu raksturu traucējumu iekļaušanu sabiedrībā, izmēģinot dažāda veida jaunas pieejas, kādas līdz šim nav bijušas Latvijā. Kā jau es teicu, mēs projekts no sākotnējiem 4,5 gadiem īstenojās visus gan arī 7, un kopējais finansējums ir 5 miljoni. Un tas mērķis, ko mēs veicām visu projektu īstenošanas laikā un mēģinot gan sabiedrībai, gan politikas veidotājiem pašvaldībai rādīt, ka cik ļoti svarīgi ir veidot uz personu vērstu pieeju visos līmeņos, vai tas ir pakalpojums, vai plāna izstrāde, vai kā tā personu vērstā pieeja dod atgrieznisko saitu uzreiz, un kā jau ministra kungs teica, tas ieguldījums cilvēkos pēc tam atnest rezultātu. Un lūk, šīs ir visas projekta īstenotās aktivitātes. Lielā aktivitāte ir sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisms, kas tautas valodā ir iegājies kā individuālais budžets, kur ietvaros mēs mēģinājām rast pieeju un tādu veidu, kā iespējams atbalstu nodrošināt savādāk, pēc savādākas pieejas, kā tas ir pierasts līdz šim. Un izejot pirmo ciklu, kur mēs individuālo budžetu veidojām un pilotējām gan bērniem, gan pieaugušām personām atsevišķi, mēs gājām tālāk nākamo solīti un skatījāmies, vai tiešām nav atšķirība šo individuālo mērķēto atbalstu sniegt pēc personu vajadzībām. Un to mums izdevās izdarīt attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuros mēs, skatot visas finansēšanas plūsmas kopā, secinājām un analizējām, ka tas atbalsts mērķēts atbilstoši bērnu vajadzībām dažkārt pat varbūt finansiāli mazāk ietilpīgs, nekā tas ir standartā visiem vienādi piešķirt, bet ar daudz lielāku atdevi. Otra lielā aktivitāte bija atbalsta personas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kuras ietvaros, kā mums viņu, es iešu tālāk pēc tam detalizētāk, bet tā arī bija tāda Latvijā inovācija, un jāsaka, ka priecājamies, ka
projektam ir rezultāts un ilgspēja, un šis pakalpojums arī tiešām turpinās dzīvot pēc projekta beigām. Attālpas brīža pakalpojums mājoklī, kas ir svarīgi, ka mums šobrīd ir vairāk pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumu institūcijā. Mūsu uzdevums ir pamēģināt, kā ir šis pakalpojums, ja viņu nodrošina mājoklī. Un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu cenu aprēķināšanas formulas šausmīgi garš nosaukums, bet īstenībā pavisam vienkārša lieta. Mēs nošpikojām no veselības ministrijas un viņu ministra kabineta noteikumiem, kur viņiem ir cenu noteikšanas algoritms veselības aprūpas pakalpojumiem. Mēs tā domājam, bet tiešām tādu nevarētu noteikt arī sociālajiem pakalpojumiem. Mums tas izdevās. Jāsaka, mēs priecājamies par to un jā, mums tiešām arī tagad ir izstrādāta formulai, tā var teikt, kā var vienoti noteikt pakalpojuma cenu. Bet tas vairāk ir plānotājiem un izpildītājiem, skatoties par finanšu līdzekļu izlietojumu. Un pēdējā aktivitāte, kā jau es minēju, ir šīs dienas galvenā tēma un ļoti liels prieks par to apjomu un ieguldījumu sabiedrībām vecākos īpaši, ko caur šo projektu varējām īstenot. Kopīgās vērtības visām aktivitātēm, kā es minēju, ir uz cilvēku orientētā, individualizēta pieeja un lai viņiem veicinātu pašnoteikšanos, lēmumu pieņemšanu par savu dzīvi, par pieejamiem pakalpojumiem un par to, kur un kā viņi atrodas. Es neminēšu sīkāk, tik detalizēt vairāk, jo, man liekas, man jau drīz laiks man beidzās, bet jā, lielās aktivitātes, individuālais budžets bērniem, kas notika 10 Latvijas pilsētās. Kopumā piedalījās 102 bērni, un gada laikā, kaut gan mēs pagarinājām, izmēģinājām projektu īstenošanas laiku, jo arī mūsu skāra Covid pandēmijas ierobežojumi, bērniem bija iespēja saņemt pakalpojumus atbilstoši viņu vajadzībām. Un tāpat pilngadīgām personām ar garīgraksturu traucējumiem, kas arī norisinājās 10 pašvaldībās, un tur šo atbalstu saņēma 103 personas. Es attiešos atpakaļ. Es aizmirsu pateikt vienu ļoti svarīgu lietu, par ko man labi ne. Man ļoti liels prieks, ka mūsu projekta ietvaros kopumā atbalstu mēs varējām nodrošināt vairāk kā 1000 personām. Tas, man liekas, ir tāds liels skaits, kur dažāda veida pakalpojumu ietvaros mēs tiešām atbalstu individualizētu pieeju spējām nodrošināt. Metodikas izstrādē tur gan vairāk bija tāds papīru darbs, ja mēs varam teikt, kur mēs skatījāmies pēc vajadzībām bērnu, lai spētu saprast, kā jau es minēju, vai sniegtais atbalsta apmērs ir pietiekams, vai viņu vajadzētu pārskatīt un kāds tad ir rezultāts. Atbalsta personu pakalpojumu īstenošana bija otra lielākā aktivitāte, jo, kā jūs redzat, gandrīz 4 gadi īstenojās viena aktivitāte un kopumā mēs, kā mums kolēģi no resursu centra Zeldes teica, ka mēs esam lielākais projekts Eiropā noteikti, ja ne pasaulē, kur tāda apmēra un tāda skaidrziņā cilvēkiem varēja nodrošināt atbalstu, jo kopumā 332 personas saņēma atbalstu šī projekta ietvaros. Un attālpas brīža pakalpojums mājoklī notika katrā plānošanas reģionā, 50 bērniem, 50 pilngadīgām personām ar garīgraksturu traucējumiem. Un mums bija svarīgi pārliecināties reģionālo pārklājumu un vai tās mūsu idejas vienādi varētu tikt ieviestas visā Latvijas teritorijā. Jo skaidrs, ka atšķirās teritoriālā pieejamība, speciālisti, vide un vispārējais. Līdz ar to mums ir svarīgi saprast, ka vienoti tas viss ir iespējams. Un mūsu pēdējais lielā aktivitāte ir psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums, bet es par viņu neminēšu sīkāk, jo to stāstīs Līga savā prezentācijā. Un, manuprāt, tas ir visas iekļaujas sarunas laikā.